Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH TV raidījums mainās visas papardes. Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papardes, ko ierasti Radio SVH grupas dažādās platformās, radio, televīzijā un arī internetā varat klausīties, skatīties, kad vien jums tīk, arī mūsu arhīvā tas ir pieejams pilnā apmērā. Šī raidījuma virsjautājums skan, kādēļ jānodod nolietotās automašīnu, motociklu un citu transporta līdzekļu riepas, kādu kaitējumu tās nodara videi un arī cilvēku veselībai. Turpinām runāt šajā raidījumā, jau vairāku raidījumu garumā par dažādu atkritumu apsaimniekošanu un rūpēm par to šķirošanu. Te jau ik viens auto īpašnieks pilnīgi noteikti ir saskāries ar riepu maiņu un jautājumu, kur lai nodod nolietotās riepas. Labi, ja tās par mazu, bet taisnīgu samaksu var nodot turpat autoservisā vai pat par velti. To var izdarīt, bet ja šādu opciju nav, tad kur tās likt? Un nereti arī pilsētvidē esam redzējuši, ka riepas tiek izmantotas, lai norobežotu kādu zālāju, lai to neizbraukātu citi transporta līdzekļu vadītāji vai lai norobežotu iebraukšanu privātā teritorijā. Esam redzējuši arī, ka riepas tiek izmantotas kā puķu dobes un pat kā rotaļu elementi bērnu laukumiņos. Un tajos brīžos tad ir jāizdomājas par to, kādu kaitējumu tās nodara, atrodoties pilsētvidē, gan apkārtējai videi, gan arī cilvēkiem un mazajiem bērniem, kas ar šīm riepām rotaļājas. Lai par šo visu plašāk runātu, studijā ir akciju sabiedrības AJ Power Recycling valdes loceklis Uldis Skrepsis. Sveiks! Sveiks! Sāksim ar to, cik liela problēma ir Latvijā nolietotās riepas, vai ir kādas ziņas, vai kāds ir apzinājis, cik daudz nonāk utilizācijā vai pēc skaita, vai arī pēc tonnāžas nolietotu riepu, gan auto, gan motociklu, velosipēdu, visdažādāko. Jāsāk ar to, ka valsts vides dienests cenšas šos datus katru gadu apkopot. Mēs kā viena no ražotāju atbildības sistēmām arī šos datus sniedzam, cik mēs savācam, cik mēs pārstrādājam, un arī CSDD ir jau ar gadiem ieviesis arī riepu uzskaitu. Tagad līdz ar to reģistrēt jau transportu ir jāsamaksā daba resursu nodoklis arī par to riepu. Līdz ar to jau veidojās jau tāda precīzāka uzskaite, kas iepriekšējos gados nav īsti bijusi. Vai tā situācija pēdējos gados uzlabojas, vai cilvēki godprātīgāk, atbildīgāk nodod šīs nolietotās riepas? Nereti arī redzēti gadījumi televīzijas sižetos, arī pašiem varbūt ir nācies sastapties, ka tās tiek vienkārši izmestas kaut kur mežā. Jā. 8. gadu mums iet jau šī akcija, līdz ar to atsaucība ar katru gadu ar vien vairāk, un ar ko mēs esam pārsteigti ir to. Šī akcija, kas nozīmē, ka bez maksas var nodot riepas, par to mēs runājam. Jā, tieši tā. Un ar katru gadu vairāk, ar vien vairāk interesantāk un ar vien vairāk riepas, kas rada daudzus jautājumus, kur viņas visu laiku īsti rodās, jo tā rupi runājot, Latvijā katru gadu tiek apmēram notirgots ap 15,000 tonu jaunu riepu, bet mēs zinām, ka katru gadu tu nenobrauc to riepu. Cits nobrauc tur gadu, 2, 3, 4, cits pat 5 gadus, un tad arvien vairāk tomēr nāk tās riepas. Tad ir jautājums, vai kādam ir visu laiku garažā, vai kaut kur ir kaut kādi apslēptie krājumi, un visu laiku tad, apjoms ir ievērojami kāpjās katru gadu. Jā. Nereti ir dzirdēti arī stāsti par to, ka aizdegās kāda riepu glabātava, legālāka, mazāk legāla, un tad piepeši nāk gaismā tas, cik daudz šādas riepas pat nelegāli mēdz būt uzkrāts. Jā, tieši tā. Tas ir vissliktākais scenārijs, ko tu piemēri aizdegties, jo riepa tomēr ir nafta produkts, un līdz ar to tas tiek gan piesārņot, gan notek ūdeņi, gan gaiss un viss pārējais. Un ugunsdzēsējiem ir ļoti sarežģīti nodzēst šo riepu. Tā ir nafta, tā ilgi deg, nepieciešams ļoti liels ūdens apjoms, lai to nodzēst, dažreiz pat citi materiāli, kā speciāli pulveri. Ir kaut kur vienmēr rodās kāds, kurš tās riepas kaut kur ir krājis, neviens par to nezina, nav gribējis atbrīvoties, un tad notiek nelaime, tad viss ir slikti. Jā. Kāpēc riepu izmešana dabā tomēr joprojām ir aktuāla problēma? It kā taču ir tās visas akcijas, kad var nodot līdz 4 riepām nolietotām privāti īpašnieki, transporta līdzekļu īpašnieki, arī uzņēmumiem ir līdz noteiktam skaitam, kad tu vari
aizvest, nodot bez maksas kampaņu ietvaros. Galu beigās arī tik dārgi nemaksā varbūt nodot autoservisā pie reizes, kad maina tās riepas, bet tomēr ik pa laikam redzam publiskajā telpā informāciju par to, ka mežos vai kādās citās vietās, kas tālāk prom no acīm, tās riepas tiek izmestas. Kas tam pamatā? Principā ir tā, ka, ja cilvēks grib, viņš var atrast veidu, kā no viņām atbrīvoties pareizā veidā un legāli. Akcijas, kā jau tu minēji, mēs rīkojam bieži, daudz mēģinām sabiedrību izglītot visu laiku, bet labais teiciens ar karot mutē neieliksi, un tur cilvēkam pašam ir jāapzinās tas risks, ko viņš dara gan dabai, gan cilvēkiem, izmetot to riepu mežā vai kādā citā vietā, vai tomēr atdodot legāli, nododot uz legālu pārstrādi, kur zina, kā ar to apieties un ko ar to darīt. Kādu kaitējumu riepa nodara, mētājoties mežmalā vai kādā pļavā? Riepa ir nafta. Vai pat šķūnītī stāvot, piemēram, gadiem ilgi? Parunāsim pa vislabāko, ja izmet dabā, mežā. Par vislabāko? Pa vissliktāko, piedod, pārteicos. Tas ir naftas produkts. Riepā ir iekšā naftas eļļa, kura izgaro ārā. Un tad, ja mēs izmetam viņu ārā mežā, tad tā ar laiku izgaro, ietek iekšā zemītē. Zemītē ir tārpi, organismi, tārpiņā ēd putns, var pārnēsāt. Gruntsūdeņi gal galā. Viss tiek piesārņots ļoti liels apjoms, tad riņķītei riepai no šīs eļļas. Runājot par šķūnīti, šķūnīti ir tā, ka tas ar laiku paliek pa apdraudējumu, jo nedod Dievs šķūnītis kaut kad aizdegsies vai kaut kas cits, un tālāk jau tā dzēšana viss būs daudz grūtāk, jo riepa ir naftas produkts un ļoti labi deg un ļoti grūti dzēšās. Tāpat jau tajā šķūnī arī izdalās tās pašas tev minētās iepriekš vielas, skaitīgās, un turpat šķūnī vēl viss kaut kas var glabāties. Putniņā, ligzdā vēl kaut kas tur gari var aiztecēt kaut kur no šķūnīša, vēl kaut kur, kādā noteikti caurulē. Vai grābeklis, ar ko pēc tam grābi zāli, turpat piemājas pļavā. Tur runājām, jau mazliet ieskicēja par to, kur iedzīvotāji var nodot bez maksas nolietotās riepas, akcijas ietveros dažādos plačos, bet ikdienā, piemēram, tajos pašos autoservisos, aizkadrā minēja arī problēmas ar riepu iegādi internetā. Tā ir autoservisā, kur jūs iegājaties riepas paņems pa velti pretī. Tas ir ierakstīts likumā, to var katrs pārbaudīt un atrast, bet internetu veikalos, ir tā problēma, ka internetu veikalā tu neaiznesīs apakaļ. Viņš parasti virtuāls, tikai serverī tas veikals un viss notiek attālināti. Tad arī redzam to lielo atsaucību šādās akcijās, kur pa velti var nodot pie mums un visur, kad lielākā daļa vai ir iegādājušies kādā internetu veikalā vai kaut kur citur, un tad īsti paši nezin, ko darīt ar to riepu pēc tam, kad tā dzīve beigusies. Tad reku ir akcija, var atvest un nodot, lai nav galvu jālauž un nav jāglabā šķūnītī. Bet tu sākumā minēji par to, ka it kā ir visa tā uzskaita, cik iegādājas, attiecīgi, cik samaksā nodokli, bet tāpat tas apjoms ar katru gadu ir arvien lielāks. Varbūt tur arī tā atbilde ir uz to jautājumu, kāpēc, jo cilvēki iegādājoties internetu veikalā šo te uzskaitas sistēmu apiet. Tas ir daudz reizes jau diskutēts ar valsts iestādēm, un šī problēma ir zināma. Tas nav tikai par riepām, bet arī par citiem produktiem, kad tie internetu veikali, diemžēl, daudz ir reģistrēti arī ārvalstīs. Mēs visu, ko sūtām no ārvalstīm, neminēšu konkrēts piemērs, internetu veikali daudz. Un tad tas ienāk tomēr iekšā pie mums, mūsu valstī, bet tad nestrādā šī ražotāja atbildības sistēma, jo tas ir mūsu iekšienē. Ražotāja atbildības sistēma ir Latvijā uzņēmumiem, kuri importē preci un kuri ražo preci Latvijā, iesaistās šajā sistēmā, lai pēc tam tos atkritumus savāktu. Ir kaut kāds noteikts skaits likumā noteikts, cik cilvēks drīkst nodot, viena gada laikā nolietotas riepas? Nē, principā ir tā, ka parasti apsaimniekotāji piekop to, ka 4 riepas, viens mašīnas komplekts ir no viena fiziskā personas, bet mēs, protams, arī nākam pretī, saprotam ģimenei 2 mašīnas, 3 mašīnas, un tad katrs var nodot. Bet mēs tik strikti neskatāmies, ir arī tā, kad ir atveda 12, 16 riepas, apzvanījis radiniekus, kā veš 4 riepas, tomēr mašīnā var vairāk ielikt. Mēs nevienu prom nedzenam, esam atsaucīgi, jo labāk, lai atved pie mums, kur zina, ko ar to darīt, nekā izmet mežā. Bet ir kaut kāda uzskaita, piemēram, tiem cilvēkiem, kas atved,
Akcija ilgst, piemēram, ka tu vari nodot bez maksas riepas līdz 4 viena privātpersona, viss skaisti, bet mēnesi, piemēram, tā akcija notiek, un katru dienu viens cilvēks ved pa 4 riepām, piemēram, būdams godīgs. Viņš kaut kādā sistēmā tiek uzskaitīts, jo tā jau mēneša laikā reāli var nodot 120 riepas. Jā, mums ir katrs kilograms jāuzskaita valsts sistēmā, un līdz ar to katrs kilograms tiek uzskaitīts. Viss, kas ienāk mūsu laukumā, ir jāatskaitās valsts vides dienestam, lai būtu šī kontrola, cik daudz tad ir radušies šie atkritumi, un tad veikt tiek tā analītika, cik ir ievests Latvijā, cik ir savākts, cik ir utilizēts. Jā. Es domāju vairāk par to, cik viens cilvēks reāli akcijas laikā var nodot. Vai tiek reģistrēti tie, kas nodod riepas, lai tu nevarētu apiet to sistēmu, ka līdz 4. Mēs atļaujam to sistēmu apiet. Tu vari atvest, mēs viņus paņemam labprāt pretī. Jā, katrs cilvēks, kā lai saka, ir reģistrēts, mēs izsakojam tam līdzi, skatāmies, bet nevienu prom nedzenām. Ja atved 8 riepas, atved 8 riepas. Mēs zinām, ko ar viņām darīt, jo ir bijuši situācija arī, ka, piemēram, zvana Rīgas meži. Mums ir daudz riepas, ko ar viņām darīt. Tad labāk vediet mums uzreiz, lai nav tas papildu transports, papildus vēl izdevumi citiem uzņēmumiem, lai nogādātu līdz mums. Atkal jau atgriežoties pie tiem negodprātīgajiem cilvēkiem, labi, tas trakākais, protams, ir izmest kaut kur mežā vai dabā, bet nereti ir redzēti arī skati, kad, piemēram, kādā pie daudzdzīvokļu mājām, kur ir tas kopējās atkritumu miskastes, tā teikt. Tur blakus noliek vienkārši savu riepu komplektu kāds negodprātīgs cilvēks, un tur viņš arī stāv. Tie, kas savāc sadzīves atkritumus, viņus nedrīkst savākt. Kur tādā gadījumā tas viss paliek? Parasti varētu piekopt tā, ka tā māju kopienas savā ziņā sazinājās, cik tās riepas ir, un uzrunā savu atkritumu apsaimniekotāju tajā reģionā, un tad atrod ar viņu kādu kompromisu. Kad ir lielāks apjoms, tad arī ir, kā lai saka, nav jābrauc 2 riepām pakaļ, kāds saka, pie miskas noliks, bet ja tas apjoms ir lielāks, tā arī var sarganizēt transportu un var palīdzēt katram mājas iedzīvotājam, kuram ir šī problēma, jārisināt to jautājumu. Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar akciju sabiedrības AJ Power Recycling valdes locekli Uldi Skrebu par to, kas tad notiek ar riepu pēc tam, kad tā nonāk izgāstuvē. Sauksim to tā. Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH TV raidījums Mainās visas papardes. Turpinām raidījumu Mainās visas papardes. Atgādinu, šodien runājam ar akciju sabiedrības AJ Power Recycling valdes locekli Uldi Skrebu par nolietotajām riepām, gan automašīnu, motociklu, tikpat labi arī ķerru riepām. Katrā ziņā šiem te izstrādājumiem, kas arī pie bīstamajiem atkritumiem ir pieskaitāmi, temats, par kuru mēs pirms nedēļas runājām, tāda laipiņu uz šo te raidījumu līdz ar to tiek arī pārmesta. Par to, cik godprātīgi cilvēki ir šajā lietā, runājām jau pirms pauzes. Tagad vairāk par to, kas notiek ar riepu, kāda tai varbūt ir otra dzīve pēc tam, kad tā tiek aizgādāta uz atkritumu savākšanas laukumu, uz riepu savākšanas laukumu. Kas tad notiek pēc tam, kad šajā pārstrādes laukumā riepa nonāk ar to? Jā, tātad riepas tiek atvestas pie mums, mēs viņus laipni pieņemam, tad tiek veikta pirmotnējā šķirošana. Kas ir pirmotnējā šķirošana? Vieglā riepa, ķeres riepa, riteņa riepa, moča riepa, smagā riepa, industriālā. Viss tiek sadalīts, katrs savā apcirknī, katrs savā vietā. Kāpēc? Katrai no šīm riepām, ko es minēju, savs sastāvs. Vieglā riepa sastāv no citiem komponentiem nekā smagā riepa, jo viņai lielāks slodze jātur, līdz ar to tas viss tiek pāršķirots. Tiek izņemt ārā blakus objekti, kas dažreiz arī gadās iekšā riepās, un līdz ar, lai viņas ir pilnībā tīras. Tad notiek šī priekšapstrāde, ko mēs saucam smalcināšanu. Mēs viņus sasmalcinām, šīs riepas, mazākos gabaliņos, un tajā procesā ar magnētu tiek novilkts nost metāls. Riepās ir iekšā metāls, tekstils, gumija. Viegli sakot, jā. Līdz ar to tiek novilkts nost metāls, un tad tiek taisīts dažādas frakcijas no šīm riepām. Tālāk riepas mēs vedam uz mūsu Eiropas rūpnīcām, partneriem pa visu Eiropu, un mums viņi ir, kur viņi tālāk tad jau taisa
gumijas granulas un no gumijas granulām flīzes. Flīzes ir bērnu laukumos, esat noteikti redzējuši sporta zālēs, un tad dažādas gumijas izstrādājumus, mašīnas tepiķīšus, visādus blīvējumus un tā tālāk un tā tālāk. Metāls aiziet jau uz metāla laukumiem, kur tur pēc tam sajauc kopā aizved uz pārkausēšanas iekārtām. Un, tekstili arī dažādos veidos vēl padziļināt attīra, un līdz ar to jau viņi var izmantot kā kaut kādu izolācijas materiālu vai likt iekšā būvniecībā, segumā, tur ir dažādas variācijas. Cik liela daļa no riepas patiesībā tad tiek izmantota atkārtot, iegūst otro dzīvi, otro elpu? 100%. Pilnīgi viss? Jā, riepu var izmantot 100%. Jāņem, protams, vērā faktors tas, ka mēs nopērkam riepu, viņai protektors un gumija daudz vairāk, bet nobraucot tas nodils, līdz ar to svars nesakrīt ar to. Bet riepā, kā es minēju, iekšā ir tad gumija, tekstils un metāls, un to visu var 100% atgriezt atpakaļ un izmantot atkārtot. Tas tiek darīts tepat Latvijā vai tiek sūtīts kaut kur ārzemēs to visu pārstrādāt? Pirmatnējā visa tā pārstrāde mēs veicam Latvijā, bet to gala jau produktu, tas jau ir Eiropā. Es tiek vests uz rūpnīcām, kuri jau ražo produktu no tā. Respektīvi tā pirmatnējā bija smalcināšana un metāla atdalīšana. Jā, dažādām frakcijām un dažādas riepas tur ir jāmais kopā. Katrai rūpnīcai vajag savu to gumijas daudzumu un mums ir savu ķīmiju tam visam, jā. Latvijā neviens tos paklājiņus bērnu laukumiem, sporta zālēm neražo? Ražo. Latvijā ir viens ļoti spēcīgs uzņēmums, kurš arī diezgan labi konkurē Eiropā, kurš ražo, bet viņš iepērk jau gatavu šo produktu, lai viņš var to paklājiņu uztaisīt gatavu. Viņš neveic vēl tālāk apstrādi, jā. Viņam ir tā pati beiga uztaisīt to paklājiņu un notirgot. Ir arī kādi inovatīvi produkti, kādi varbūt piemēri, par kuriem mēs par tiem paklājiņiem. Es domāju, daudzi zina, bet kādi tādi piemēri, kur varbūt neaizdomājās cilvēki un nemaz nezina, ka to no riepas var dabūt gatavu pēc tam. Jā, varbūt tāds piemērs, tu iepriekš minēji ķēru. Ķērai rokturus taisa arī tiek pievienot klāt šīs gumijas pulveris, kas ir no riepām. Un varbūt vēl interesanti ir, Eiropā arī asfaltam liek klāta, jo tad viņš paliek elastīgāks un no laikapstākļiem viņš nav tik trausls. Ja ir lielāk mīnus, viņš paliek elastīgāks, siltumā arī viņš paliek. Līdz ar to asfalts ilgāk kalpo. Latvijā tāda tehnoloģija nekur nav vēl aprobēta, vai neviens par to nav dzirdējis, vai aizdomājies, ka mēs taču arī tā varam, jo izklausās ilgāk kalpo, tas jau ir ļoti labi. Jautājums, cik tas maksā, protams. Tas ir tas galvenais jautājums, bet ir. Latvijā Rīgas Tehniskā universitāte arī veic šo testa uzliešanu. Tagad es saprotu, ka iet tie periodi, kamēr testē skatās, cik tur ir slodze liela un cik, jo vienā dienā tu nepārbaudīsi, cik labi tas asfalts turās. Līdz ar to tas ir jau izdarīts arī Latvijā un tiek testēts, kā tas uz mūsu laikapstākļiem, uz klimata maiņām, viss kā tas strādā, nestrādā un gaidām rezultātus. Riepu pārstrāde un atkārtot izmantošana, tas ir stāsts arī par zaļo kursu un CO2 izmešu mazināšanu, dabas resursu taupīšanu. Jā, absolūti visu to, ko mēs varam atkrituma veidā savākt un atgriezt atpakaļ. Aprits ekonomika strādā un vislabākais ir, ja mēs varam no tā uztaisīt atkārtotu produktu. Tas nozīmē, ka nav jāņem jauns resurs, bet var ņemt jau resaikloto resursu un radīt jaunu produktu. Nav viņš jārada jaunu, jārok ārā no zemes, lai uztaisītu kaut ko jaunu. Atgriežoties pie tiem cilvēku paradumiem un tuvojoties raidījuma jau noslēgumam, kas ir tās raksturīgākās kļūdas, kuras cilvēki pieļauj tomēr visbiežāk atbrīvojoties no vecajām riepām? Daudzreiz vecās riepas ir izmantotas kaut kādiem mājas elementiem vai ir norobežojumiem, kā ieliec betons iekšā, vēl kaut kas. Tas pēc tam apgrūtina mūsu darbu apnenormāli. Mums tas betons ir jādabū ārā, jo mēs riepu kopā ar betonu nevaram utilizēt. Dažādi veidi ir nokrāsoti ar krāsām. Tas arī apgrūtina to procesu. Lai smukāk vienkārši izskatās tajā piemājas dārziņā, kur tur kā puķa doba izmanto. Jā, bet tā krāsa tomēr arī ķīmija, un pēc tam jau pārstrādes procesā tā ķīmijai kaut kur ir jāpaliek, un tas viss apgrūtina tos veidus. Ko noteikti nevajadzētu darīt, ir iepās urbt iekšā skrūves, vēl kaut ko darīt kā elementus, jo tās ir vislielākās galvas sāpes. Tad pēc tam mums jau šo visu iztīrīt, lai
tā riepa tomēr ir plika un viņu var pārstrādāt. Kopā ar tiem riepas metāliem, ko atdala skrūve. Tas ir cita metāla cietība, cits tur ir arī savas problēmas, jo tie naži ir uz noteikto cietību uzregulēt, kas maļ to riepu ar tiem metāliem, un tad, piemēram, gultnes, ja ir iekšā kādreiz no kāda servisa, tad tie naži tiek visi nolaust, un tad tas ir galvas sāpes liels mehāniķim to visu atkal salabot. Atgādināsim arī, kāpēc nevajadzētu izmantot nolietotās riepas bērnu laukumiņos kā rotaļu elementus izvietojot. Jā, riepa ir bīstamais atkritums, naftas produkts un izdalās bīstams gan eļļas ārā. Tomēr tā riepa ir paredzēta uz mašīnu, viņa nokalpo savu mūžu, tāpēc riepām arī ir atļautais ilgums, cik viņas drīkst būt vecas, jo pie noteikta vecuma tā riepa paliek jau, nelietojama un bīstama. Es saprotu, protams, arī tā atkrituma apsaimniekošana no vienas puses ir bizness, bet no otras puses, protams, runājot par bīstamiem atkritumiem, jo mazāk viņi nonāk šajās savākšanas vietās, nedod Dievs vēl dabā, tiek izmestas, tad kādu padomu varētu autovadītājiem dot, tomēr, lai tā riepa kalpotu ilgāk un nebūtu ātrāk jāizmet. Jā, noteikti ir, tad, kad mēs mainām sezonā no ziemas uz vasaras riepām, pareizi uzglabāt riepu, neatstājam to pusgadu, kamēr iet cita sezona saulē. Saule ļoti ātri izkaltē, viņa iztek eļļas, riepas aplaisā, un tad viņa paliek cieta. Un, ja riepa ir cieta, tad viņa strādā sliktāk gan vasarā, gan ziemā. Veidojās, tad tai riepai tas mūža ilgums ir mazāks. Un, primārais jau vienmēr ir jāpārbauda spiediens tajā mašīnas riepā braucot. Ja nebūs pareizais spiediens, viņi nodils ātri, tas sāpēs gan vadītājiem, gan maciņām, gan visiem. Un svarīgākā lieta tomēr izvēlamies pareizo veidu, kā iegādāties riepas, lai mēs zinām, ka tajā vietā es arī varu atdot veco riepu, viss būs kārtībā, nebūs galvas sāpes, nav kaut kur jāved, jāliek mājā. Varbūt ar driftu arī vēl nevajadzētu aplam aizrauties, runājot par riepas kalpošanas mūžu. Jā, protams, bet tas ir sports un drifts ir drifts. Par tehnoloģijām, kādas šobrīd visstraujāk attīstās riepu pārstrādē? Riepa pārstrāde ir palikusi tādā, viņš ir ļoti smags produkts, riepa ir ļoti grūti pārstrādājama, jo viņai ir smaga krava jāved, jābūt drošai, un līdz ar to ir Eiropas visādi standarti, kāpēc tai riepai jābūt drošai, bet līdz šim vislabākā pārstrāde ir mehāniskā pārstrāde. Tas nozīmē smalcināt tik ilgi, tik smalki ar visādām gaisa nosūcēm visu, kamēr atbrīvojās, jo ir vēl arī pārstrāde riepām, gan ķīmiskā, gan dažāda, bet tas praksē rada, ka tas beigās ir sarežģīti un arī ļoti, ļoti, kā lai saka, ja viss ir kārtībā, viss labi, bet tās rūpnīcas arī var kaut kas bīstams notikt. Līdz ar to mehāniskā smalcināšana pēc prakses ir vislabākā līdz mūsdienām. Pagaidām nav vēl nekas tik inovatīvs izdomāts, lai to mainītu. Tādā bišķi augstākā matērija aizietu, kas valstī, pašvaldībām, uzņēmumiem būtu jādara vairāk, lai Latvijā tā riepa apsaimniekošana kļūtu vēl efektīvāk. Jā, principā pašvaldībām vairāk jāizglīto cilvēki, kuri viņi savā reģionā var to nodot, šo riepu, sazināties ar mums, rīkot akcijas vairāk, būt vairāk atsaucīgiem, vairāk vietās, mazākos reģionos, un tad es domāju, cilvēkiem ar gadiem ieiesies. Jo arī pašvaldības, ar kurām mēs sadarbojamies daudz gadus, un mēs katru gadu atkārtojam, jo pašvaldībā pienāk zvani, vai šogad būs pie jums šī akcija vai nē, jo cilvēki jau zina. Viņš zina, ka tūlītam es varēšu no tām riepām atbrīvoties, tūlītam būs akcija. Tad to varbūt izplest tā vairāk, jo pagaidām, protams, ka jāstāsta loģistika un viss pārējais. Vairākos reģionos, vienmēr var kaut ko uzlabot, to mēs zinām. Pie tā var strādāt. Un tad tradicionālais noslēdzošais jautājums par 1, 2, 3 padomiem galvenajiem autovadītājiem par nolietotām riepām. Kādi? Jā, mēs jau iepriekš pieskārāmies, pagarinām riepai to dzīvi, paskatāmies spiedienu, paskatāmies, kā mēs viņus pēc tam uzglabājām starp sezonām, un trešais, pareizi tomēr nododam tās riepas. Ja ir kaut kur, kam ir vēl garažā tā riepa, akcija šobrīd ir pagarināta, var internetā atrast, atved, nodod, arī būs vēlāk akcijas, mēs turpināsim to visu laiku. Pareizi atbrīvoties, tā nodot, neturēt vietā, kurai tai riepai nav jāstāv, lai gadījumā nenotiek kaut kāda nelaime. Tad jau viss būs labi, tad viss būs gan autovadītāji laimīgi, gan ģimenes laimīgs, un viss būs kārtībā.
Jā, vēl tikai no savas puses piebildīšu, ka varbūt nevajag gaidīt to akciju, kad bez maksas varēs nodot. Jā. Varbūt arī par mazu, bet taisnīgu piemaksu aizvest uz kādu autoservisu, kur pieņem šos visus nolietotās riepas. Tādā veidā arī atbrīvoties no tām tiešām neuzglabāt, jo nekas labs tajās riepās nav, kā mēs jau to noskaidrojām visu šī raidījuma laikā. Un arī sazināties ar atkritumu apsaimnieku, kuriem vienmēr nāk pretī. Līdz ar to tas ir tikai vai no e-pasta vai telefona zvans un var noskaidrot visu, ko to var darīt. Tieši tā, raidījumam atvēlētais laiks ar to arī mums ir galā. Raidījumā Visas papardes, protams, tiekamies vēl arī turpmāk, bet šoreiz saku paldies akcijas sabiedrības AJ Power Recycling valdes loceklim Uldim Skrebam, ka atnāci. Un jā, kā jau teicu, gan radio dažādos kanālos, gan arī Radio SVH televīzijā un mūsu interneta platformās varat iepriekšējos raidījumus noskatīties šo un arī pilnīgi noteikti visās šajās manas pieminētajās vietnēs tiekamies atkal jau pēc nedēļas vai jums izdevīgā laikā. Tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal atā. Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH TV raidījums Mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdes investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam Mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.